Sveicināti skatītāji, kas mūs skatās internetā, televīzijā vai citās platformās. Mēs esam kārtējā digitālo humanitāro zinātņu raidierakstu sērijā. Šodien mums ļoti īpašs viesis no Izglītības un zinātnes ministrijas Edvards Kuks. Sveiks, Harold. Iespējams, pētnieki, kas klausās, domā, kāds IZM drīz lieto šo saīsinājumu. Tātad ir sakars ar pētniecību zinātni, bet tad es jums atgādinu, tā ir institūcija, kas Latvijā tieši to pieskata un pārvalda. Un tāpēc man šķita būtiski uzaicināt cilvēku arī no ministrijas ar vairākiem mērķiem. Parādīt, kā ministrijā ir normāli cilvēki, ka ar viņiem var sarunāties. Un šīs sarunas laikā es arī īstenībā gribēšu saprast no Edvarda vairāk, kādos veidos arī pētniekiem ir iespēja sarunāties ministriju, kad vajadzētu jautāt un kad varbūt vajadzētu darīt citas lietas. Pastāst, Edvard, es nenosaucu tavu amatu nosaukumu godu dar ministrijā, es vienkārši baidījos kļūdīties, bet pastāst, kas tas ir, ko tu dari. Jā, paldies. Es esmu augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta viedās specializācijas vienības vadītājs. Tas sanāk ļoti gari, bet būtībā mūsu departaments atbild par augstāko izglītību zinātni un saistītiem jautājumiem, piemēram, kosmosu arī. Un tātad šajā departamentā mums ir vienība, kurā ir, teiksim tā, zinātņu nozaru eksperti. Tātad zem manis, ja mūsu komanda būtu pilnībā nokomplektēta, būtu eksperts biomedicīnā, bioekonomikā, viedajā lauksaimniecībā, enerģētikā, informācijas komunikācijas tehnoloģijās un viedajos materiālos. Un tas ir gan mums, gan ekonomikas ministrijai. Mūsu ministrijai vēl ir klāta eksperti sociālajās humanitārajās zinātnēs. Līdz decembrim es biju eksperts sociālajās humanitārajās zinātnēs, un tad es pārņēmu vienības vadīšanas pienākumus. Jā, man liekas, ka man būs vieglāk, bet es tagad dzirdot šos visus vārdus. Es domāju, kā jūtas pētnieki, kas to nav dzirdējuši. Bet tagad tā ir tā ikdiena, ar ko tu strādā, šie sarežģītie termini. Vai tas tikai izklausās sarežģīti, bet patiesībā tas ir vienkāršāk? Es domāju, ka tieši pētniekiem tas varbūt ir vienkāršāk nekā citiem. Pētniekiem, teiksim tā, mums ir nozaru eksperti, kas gan darbam ar institūcijām Latvijā, tieši nozares ietvaros, gan, teiksim, kas pārstāv Latviju šajos jautājumos starptautiski. Pats galvenais ir, teiksim, pētnieks, kurš strādā sociālajās humanitārajās zinātnēs, pats zina, kurā nozarē viņš strādā. Un, protams, ir starpdisciplināri pētījumi, bet kopumā ar to pietiktu, manuprāt, lai pētnieks zinātu, pie kura vērsties, pie kura no nozara ekspertiem vērsties, un, protams, var vērsties arī pie manis. Ar ko mēs ikdienā strādājam, tas ir labs jautājums, jo tā ikdiena ir ļoti mainīga. Mēs tiešām, kā tu teici, sākumā veidojam to ietvaru. Tātad, piemēram, mēs veidojam nosacījumus, rādītājus programmām, dažādām gan pētniecības programmām, gan arī ieguldījumiem pētniecībā, kas varbūt neiet tieši caur pētnieku rokām, kas ir, teiksim, institūcija infrastruktūra un tam līdzīgas lietas. Tā ir viena lieta, viens no tiem 3 lielajiem pīlāriem. Otrs ir Latvijas mērogā. Es pārstāvu Izglītības zinātnes ministriju, kā šodien šeit, un starptautiski tad es pārstāvu Latviju dažādos formātos. Latvijā tas pamatā ir sadarbībā ar citām ministrijām, un, protams, ar nozari starptautiski tas ir primāri Eiropas komisijas dažādi formāti. Tu jautāji arī, kurās situācijās pētniekam pie mums vērsties un kurās nē. Es domāju, ka ļoti svarīgi mums ir pētnieku iesaist tad, kad mēs izstrādājam kādu programmu vai tās nosacījumus. Piemēram, ja mēs šobrīd strādājam pie dažādām fondu programmām, parasti pie mums vēršas institūcijas, nevis individuāli pētnieki, bet, piemēram, studentu inovāciju grantus šobrīd, kas ir izstrādājuši, zinu, ka institūcijas tās ļoti gaida un institūcijām dažādi jautājumi. Es teikšu, tā izstrādes brīdis ir labākais brīdis, kad to darīt, jo tā var gatavoties uz priekšu. Tajā brīdī, kad viss ir apstiprināts, tad varbūt ir mazliet par vēlu, tad mēs varam tikai skaidrot, konsultēt. Jā, es tad pajautāšu, tad tas, ar ko jūs nodarbojaties, tieši tavs departaments vai nodaļa, ir politikas izstrāde, kas ir liek tos konceptuālos rāmjus, un tad tas pēc, ko tu pieminēji arī, ka konkrētu finansējumā programmu jau kaut kādu nolikumu līmeņa izstrāde. Jā, jo es uz to skatītos tā, ka mēs rūpējamies, lai zinātnē un augstākai izglītībai iegūtu vairāk finansējumu viennozīmīgi, un arī, lai tie nosacījumi būtu. Es zinu, ka, protams, mēs uzstādām arī prasības, bet lai šīs prasības ir ne tikai samērīgas, bet tādas, kas iet tajā virzienā, kur mēs to politiku gribam
virzīt. Piemēram, un viens ir šīs programmas, cits ir, teiksim, reformas, kas vairāk attiec uz to ietvaru, kā mēs darām lietas. Šobrīd gan jau viena no skaļākajām ir saistībā ar doktorantūras reformu, kur mēs pārējām uz to, ka būtībā līdz 27. gadam, ka visiem doktorantiem būs obligāta daļa pētniecības slodzes, jo mēs saprotam tagad, ka doktorants jau faktiski ir ceļā uz zinātnieka darbu, līdz ar to nevar skatīt atraut. Un tad mums ir jāizveido tas ietvers, lai tas viss lai tas viss strādā kopā. Un, teiksim, kad mēs nosakām rādītājus, mums tādas atslēgas lietas ir starptautiskā sadarbība un cilvēku kapitāls. Un, piemēram, tu gan jau zinās, bet valsts pētījuma programmās mēs visās nosakām, ka ir obligāta studentu iesaisti, kas arī veicina šo jauno pētnieku rašanos. Tā kā mēs pieskatām, lai tas viss iet kaut kādā kopsolī. Tā teiktu to visvienkāršāk. Labi. Pētnieku aprindās ir zināms par tiem FLPP projektiem un tām, bet, teiksim, tajā brīdī, ja kāds nav saņēmis finansējumu vai liekas, ka vajadzētu būt citādāk, tad tas nav tas brīdis, kad ir jāvērš pie jums. Jūs nesat, teiksim, to projektu izvērtēšanas, tā iestāde, kas vērtē projekts, vai tur arī jūs esat iesaistīti? Es teikšu tā, mēs katru gadu, es domāju, un tas nemainīsies, mēs katru gadu pēc FLPP konkursa izvērtēšanas rezultātiem saņemsim ziņas par to, ka ir žēl, ka ir projekti, kurus nebija iespējams atbalstīt, jo programmas finansējums to vienkārši nepieļauj. Kaut arī ir, teiksim, sevišķi no pagājušā gada uz šo gadu bija tiešām ievērojams finansējums. Tad, diemžēl, es domāju, ka mēs katru gadu saņemsim šīs ziņas, bet protams, ka pie mums var vērsties. Mēs vienkārši tajā brīdī, mēs noteikti nemainām vērtējumu rezultātus, jo to veids ārvalstu eksperti. Un Latvija ir pārāk maza vienkārši, lai mēs to varētu iekšēji izvērtēt. Un tāpēc mēs nesaredzam iespēju, ka mēs mainītu šo kārtību. Jā, labi, jo es laikam arī pats ilustrēju to, ka man ir ilgstoša pieredze sadarboties ar valsts pārvaldes iestādi kultūras ministriju, bet es zinu, ka lielai daļai kultūras darbinieku šķiet, ka tā kā ar ministriju runāt nevar. Un man liekas, šis ir tieši tas, kur es mēģinu parādīt tiem, kas skatās, ka ja jums šķiet, ka jūs neuzklausīs, tad kā minimums jūs uzklausīs vai atrisinās katru jūsu jautājumu problēmu. Tas ir bijis cits jautājums, bet ja kādam ir ideja, ka kaut kas nenotiek kā nākas, es aicinu aiziet uz tām sarunām, aiziet uz tām diskusijām, jo arī tas pats sarunāšanās process ļauj ieraudzīt to bildi plašāk. Un tad Edvards ir viens no cilvēkiem, ko jums būtu labi zināt. Tas, kur ir iespējams iesaistīties, varbūt fundamentāla lieta, šo pētījumu programma ir vispārīga, viņa ir tā teikt no apakšas uz augšu pēc pieteikumiem, un viņa ir visās zinātņu nozarēs. Bet mums ir, es domāju, interesantāks varbūt jautājums ir valsts pētījuma programmas, kuras ir mērķētas speciāli atsevišķās nozarēs un kur vairumā, nevar teikt vairumā, bet no Izglītības zinātnes ministrijas vairums šo programmu ir sociālās humanitārās zinātnēs. Un, teiksim, šobrīd mēs gatavojam nākamo letonikas ietveru, un mums pavasarī bija sanāksme ar īstenotājiem gan no Latvijas universitātes, no LFMI, no dažādām institūcijām par to, kā lai pasaka, nevis tieši par nākamās programmas ietvaru, bet skatoties uz to, kas notiek esošajā letonikā, kā viņi saskata nākamās programmas uzsvars un vajadzības. Protams, mēs ļoti sargājamies neveidot interešu konfliktus, respektīvi, lai nelēmj par šīs programmas ietvaru kāds, kurš pēc tam pats tos projektus īstenos. Tas ir varbūt izaicinājums reizēm. Bet tad, kad ir runa par nākamo programmas posmu, mums ir ļoti svarīgi, ko nozara domā. Un mēs jau arī neredzam, manuprāt, mums nav nekāda iemesla iet galīgi otrā virzienā. Mēs tomēr ejam uz kopīgu mērķi, un tās nianses tur tālāk, ko ir iespējams izdarīt kaut kādas programmas ietvarā. Un ar letoniku mums bija ļoti skaidrs signāls, ka, ja nav iespējams izcīnīt papildus finansējumu, tad varbūt to fokusu var mazliet sašaurināt tieši, lai varētu būt lielāks uzsvars tieši uz valodas un identitātes pētniecību. Protams, vēl ir strateģiskās vadības padomes process priekšā, kas varbūt klausītājiem tas ir varbūt tā birokrātijas puse, bet man liekas, ka mums būs izdevies. Un tādā ziņā bija vērts mums celt uzreiz priekšā, ka šis ir tas fokus, kurš mums būtu svarīgāks nākamajā programmā. Labi. Jautājums arī no tautas. Es esmu dzirdējis bieži vien runāt tā, humanitārā zinātnes, un tad ir tās egzaktās vai arī STEM, un tām tiek visa nauda, vai arī tās valsts mīl vairāk. Un tad ir tas otrs dalījums, ko tu nosauci par tiem RIS 3, 5 virzieniem. Vai tu vari mazliet iezīmēt,
kā no tavas un varbūt no IZM puses izskatās tā zinātnes aina Latvijā? Es domāju, tas struktūrālais dalījums, vai tā ir, ka ir humanitārie, sociālie un tad otrā pusē ir eksaktie, vai arī tagad tas RIS3, tagad tas izskatās tā, un varbūt iedod citu perspektīvu, jo es pieņemu, ka šis dalījums ir vairāk tas, kā runā humanitārie iekšienē, bet, teiksim, ir cits nozars, kur vispār ir citas aktualitātes. Es domāju, ka katra nozara no sava skatu punkta redzētu, ka viņi ir mazliet atšķirīgi. Es domāju, tas ir tikai normāli un dabiski. Tas RIS3 dalījums, viņš nāk no Eiropas Savienības mēroga šīs iniciatīvas, kas ir viedās specializācijas stratēģijas, un doma ir par to, kas ir tās zinātnes vai zināšanu ietilpīgās nišas, kurās Latvijai ir kaut kāda priekšrocība, kurās mēs varam attīstīt uz ekonomisko transformāciju, uz lielāku pievienoto vērtību vērstus produktus un pakalpojumus. Tādā ziņā tā nav tīri zinātnes jautājums, tas ir tautsaimniecības jautājums. Un tāpēc tas ir kaut kas, kur mēs ejam roku rokā ar ekonomikas ministriju. Un tas arī ir tas, kāpēc šajās 5 nozarēs ir nozars, kurās Latvijai jau ir, teiksim, tā spēcīga arī nišas, kuras var, teiksim, veiksmīgi eksportēt. Biomedicīna ir izcils piemērs, manuprāt, arī viedā lauksaimniecība un arī attīstības jomas. Tur, protams, ir starpdisciplināritāte ar sociālajām un humanitārām zinātnēm, bet atgriežoties pie tā tava jautājuma, kā izskatās tā ainava kopumā, protams, ka visvairāk finansējuma veiktā darba ziņā, ja nemaldos, 22. gadā bija inženierzinātnēs, bet kopumā tā aina bija aptuveni 1/6 daļa no kopējās ainas ir sociālās humanitārās zinātnes. Struktūrāli, kāpēc es pieminēju valsts pētījuma programmas, Eiropas fondi šajā periodā pamatā ir pieejami RIS3 jomām, tāpēc, ka tā nav tīri zinātnes nauda, tā ir ekonomikas, tautsaimniecības transformācijas. Tas nosaukums ir garāks, sarežģītāks, bet tas iet roku rokā ar tautsaimniecības transformāciju. Līdz ar to mēs zinām, ka sociālās humanitārās zinātnes ir primāri jāatbalsta no valsts līdzekļiem, tāpēc valsts pētījuma programmas mums ļauj noteikt, teiksim, mūsu prioritātes. Jo tās ir arī bieži vien jomas, kuras ir, teiksim, tā ar valsts vai reģionālu interesi, kuras, teiksim, varbūt nebūs atspoguļotas tik labi arī tādā apvārsnes programmā. Apvārsnes Eiropa mums ir ļoti svarīgs mērķis, bet tur, teiksim, nebūs letonikas jautājumi iekšā. Tāpēc arī mums ir svarīgi, ka mēs no valsts puses to varam īpaši atbalstīt. Bet šāds dalījums, es domāju, ka pētnieki viņu izjūt. Viņš nav ne no kurienes radies, bet starpdisciplinaritāte mēs redzam, ka ir, es nevaru teikt pieaugoši, bet viņi runā jau kādu laiku. Un sociālās humanitārās zinātnēs, ja mēs domājam par RIS3, un, teiksim, viens no konkursiem, kur šāda starpdisciplinaritāte ir iespējama, ir pēcdoktorantūrā, tad viena lieta, par ko es vienmēr aicinātu padomāt, ir kāds ir tas pienesums RIS3 nozarei. Respektīvi, ja šis ir sociālo humanitāro zinātņu pētījums, teiksim, piemēram, par mākslīgā intelekta ētiku, kas bija pagājušajā pēcdoktorantūras ciklā, bija šāds pētījums. Tam ir arī pienesums uz šo RIS3 nozari. Viņš nav pilnībā atrauc no tās. Tas būtu svarīgi. Un ko dod šī pienesuma ieraudzīšana? Tas ļauj tā kā pētniekiem ierāmēt to savu pētījumu un pieteikties kādām finansējuma programmām? Tieši tā. Tas ir no tā viedokļa svarīgi, jo šajā periodā mums ir šis uzsvars uz RIS3, līdz ar to sociālo humanitāro zinātņu pētniekiem. Diemžēl tas iet caur šo RIS3 prizmu arī. Jo tas ir, kā es saku, plašākajā šajā. Tas nav tikai par zinātni, tas ir arī šajā plašākā tautsaimniecības transformācijas kontekstā. Tas ir tieši par RIS3, bet zinātņu nozaru grupas mums viņas nav gluži 1:1, tur ir varbūt mazas nianses, bet es domāju, ka pētnieks pats sevi atpazīst tajā nozarē. Un ja neatpazīst, tad var pajautāt mums. Jā, kas es esmu? Atkal vienkāršāk mēģinot saprast to, ko tu saki, tad ir tā, ka ir kaut kāds tās zinātnes jomas, kam Eiropā dod naudu, nevis tikai voluntāri pati izvēlēties, bet arī skatoties Latvijas, kas ir stiprās puses, kas ir definētas vietējiem RIS3. Un tad ir tas otrs stāsts, ka zinātnē mums ir svarīgas kaut kādas jomas, kuras mums ir nepieciešams uzturēt neatkarīgi no tā, ko domā Eiropa. Un kaut kādā ziņā jāsanāk tā, ka humanitārās sociālās jomas, tad bieži vien viņām ir jāargumentē uz šo kaut kādu identitātes vai pēctecības vai jomas saglabāšanas argumentu. Un, protams, ka it kā tas ir ok, bet pastoties no tādas malas šķiet, ka reku te ir tās nozars, kas ir pierādīts savu ekonomisko vajadzību, un tad ir tādas, kas saka,
Nu, mēs esam zinātnē, bet mēs nebūsim varbūt ekonomiski tik pelnoši. Ja? Un tās diskusijas ir dzirdētas, un esot vairāk tajā humanitāro sociālajā jomā, es pilnīgi jūtu, cik tā ir tāda grūta vieta, kur atrasties tajā diskusijā. Jo man arī negribētos teikt, ka vienīgi identitāte ir tas, kāpēc teiksim, ir jāfinansē šis filmas. Es redzu tur lielu kaut kādu sociālu nozīmību. Bet šitais laikam tāds liels filozofisks jautājums. Es nezinu, vai tur ir atbilde. Tas ir liels jautājums. Tur ir dažādas atbildes, neviena no kurām nav ideāla. Tā pirmā lieta, ko es varu pateikt, varbūt ir, ka mēs, kā politikas veidotāji, arī saskaramies ar šo pašu izaicinājumu, tikai no citas puses. Proti, kad mēs gribam piedāvāt jaunu programmu, arī mums ir šie pamatojumi jautājumi, kāda tad būs atdeve un kas no tā iegūs un kādos veidos. Respektīvi, arī mēs esam spiest atbildēt uz šiem pašiem jautājumiem, kuri ne tikai sociālām un humanitārām zinātnēm, bet varbūt fundamentālajai pētniecībai kā tādai brīžiem ir nepateicīgi. Bet par to pamatojumu es teiktu, ka pēdējos gados ir pozitīva tendence, ka Vēl viens, ko es liktu galdā, ir tas, ka tas ir ļoti svarīgi arī politikas veidošanai, kvalitatīvas, teiksim, saliedētības politikas veidošanai, vai, teiksim, kultūras politikas veidošanai, vai veselības politikas veidošanai. Tas viss ir jomas, kurās tagad ir jau uzsākts vai īstenots valsts pētījuma programmas. Tas, ko mēs redzam, ir, ka citas ministrijas aizvien vairāk redz šo pētniecības pievienoto vērtību viņu politikas veidošanai. Un kultūras ministrija jau otro reizi īsteno šo valsts pētījuma programmu kultūra kā resursu ilgspējīgai valsts attīstībai, kura tieši izvērtē dažādu kultūras jomu, piemēram, arī ekonomisko ietekmi. Un tie ir, tā teikt, vairāk argumenti ministriju labā, veidojot savu politiku šajās nozarēs. Protams, tā pieredze tipiski ir tāda, ka kādai ministrijai pirmo reizi strādājot ar programmu ir sarežģīta, bet otrajā reizē vai otrajā ciklā vai izstrādājot otru programmu iet jau raitāk. Un es domāju, ka to nevar izteikt tikai tādā naudas izteiksmē, ka tā ministrija izpratne arī uzlabojas, izpratne par zinātni kopumā. Tas ir, manuprāt, pienesums arī. Tas nav pienesums no vienas vai citas konkrētas nozars. Varbūt. Paldies. Tad es gribētu sašaurināt un jautāt tev par digitālajām humanitārām zinātnēm, jo viena no valsts pētījuma programmām, kuras tu pieminēji, ir arī digitālās humanitārās zinātnes. Tur ir garāks nosaukums. Kā tu redzi tagad jau vairākus gadus strādājot izglītības zinātnes ministrijā, kā tas izstāsta no IZM puses, jo šī ir jau, tur šobrīd notiek otrā programma. Jā, šobrīd ir otrais. Secināt, ka viņi ir bijusi pietiekami veiksmīgā, lai būtu otrā. Cik tu esi bijis klāt un redzējis? Kā tas izstāsta? Jā, maza vēsture. Pirmā programma bija no 20. gada, kas bija pamatā par esošu resursu apvienošanu. Tā tad ir tik daudz dažādo digitālo humanitāro zinātņu rīku vai vietņu vai, teiksim, arī datu kopu, kuras bija, kā es saprotu, pirms tam nosacīti izkaisītas un kuras tagad ir apvienotas daudzkārt vienu vietu, daudz vieglāk atrodams un arī, es saprotu, arī pārvaldība ir pilnveidota. Un otrajā posmā tiešām, ka mēs tagad vairāk koncentrējamies uz rīku attīstību, es varu teikt, ka šīs programmas rezultāti ir labi, jo viens jau ir tās nozares specifiskās lietas, bet no otras puses tas ir kaut kādā ziņā, kā jebkurš cits zinātnes projekts ar papildus elementiem, proti ir zinātniskās publikācijas, ir dalības starptautiski, un mēs redzam, ka kā viens piemērs no šīs valsts pētījuma programmas izaug sadarbība ar Darija, kas ir Eiropas līmeņa digitālo humanitāro zinātņu infrastruktūras konsorcijas. Šajā brīdī tas vēl ir institūcijas līmenī, bet pieaugoša starptautiska sadarbība, augsts līmeņa zinātniskās publikācijas, tas patiesībā ir tas, ko mēs kopumā gribam. Tie ir mūsu lielie mērķi, un mēs redzam, ka šis ieguldījums noteikti ir. Vēl kas ir varbūt pozitīvi tieši digitālajiem humanitārajiem zinātnēm, ir sabiedrības iesaistes vairošana. Ja mēs domājam par zinātnes lomu sabiedrībā, tad viennozīmīgi, jo vairāk cilvēku kaut vai mazā līmenī ir iesaistījušies, teiksim, vai rokrakstu dienas grāmatu šifrēšanā, vai kaut kādā aktivitātē, vai tas ir dabas monitorings. Es domāju, tas veicina šo sasaisti, un tas ir kaut kas, ko mēs arī redzam kā pievienoto vērtību. Digitālās humanitārās zinātnēs vēl ir šīs vasaras skolas. Var sakot, aktivitāte pati sevi ir apliecinoša, un rezultāti ir tiešām zinātniskie rezultāti arī ir labi. Tas, uz ko mēs varbūt formālāk skatāmies, bet tas ir svarīgi. Paldies, man jāpasaka skaitājiem, kas arī strādā šajā programmā, un prieks dzirdēt labus vārdus. Es tomēr domāju tālāk, kas ir tās digitālās humanitārās, jo man pašam it kā skaidrs, bet šeit un tad satiekot cilvēks, man tas jautājums tiek uzdots, un tad man ir jāskaidro. Bet tur ir ļoti uzmanīgi tā kā jābalansē un jāsaka, nav tā, ka
mēs jums vēsturnieki atņemsim to, ko jūs darat, ka mēs jums pieliksim klāt to digitālo komponentu. Un tad dažreiz vai tie vēsturnieki, kas ir, mēs negribam, mums ir labi ar to, kas mums ir. Un tur ir kaut kāda arī, man liekas, šī definēšana, kas vispār ir tā digitālā humanitārā zinātne. Un savukārt, kādā citās sarunās, kur satiekos ar valodu tehnoloģiju jomu pārstāvjiem, tur atkal citādā veidā jāargumentē, ka nepietiks tikai to, ko ir šī IKT joma izveidos ar valodu tehnoloģijas, ka humanitārām zinātnēm ir gan specifiskas vajadzības, gan arī iespējas saskatīt to, ko varbūt citas jomas nesaskata. Un šajā kontekstā es gribēju tev jautāt, jo patiesībā jau es redzu, ka tur pie tā DH tur ļoti klāt nāk arī sociālā zinātnes, bet reizē tajā nosaukumā it kā tas viss akcents ir uz to humanitāro zinātni. Arī organizēt vasaras skolas mēs vienmēr cenšamies plašāk aicināt arī ekonomistus, politologus, sociologus, komunikācijas zinātni, tie cilvēki nāk. Varbūt tā ir tikai nosaukuma lieta, bet varbūt to arī pareflektēt, kā tu redzi, ka varbūt nākotnē šī programma paplašinās, un tur ir vairāk arī sociālā zinātņu institūcija. Jo šobrīd skatoties, kas ir projekta partneri, tas ir pārsvarā ir humanitārās institūcijas, jā, ir valodniecībā, ir matemātikas, informātikas institūts, viņu tagad valodu tehnoloģiju daļa. Un es pats domāju, vai ir potenciāls, ka tur varētu nākotnē arī nākt iekšā šī sociālā zinātne vairāk. Man liekas, domājot par to, kas ir digitālās humanitārās zinātnes, man arī varbūt nav tādas vienas visaptvarošas atbildes, jo es jau par to domāju, ka tas ir humanitāro zinātņu darbs, lietojot digitālus rīkus, platformas un datus. Līdz ar to tas pats darba specifika jau drīzāk ir izriet no nozares, un tas digitālais tiešām, kā tu saki, ir paplašinošs elements. Varbūt sociālajām zinātnēm tas vienkārši nav tik liels pavērsiens. Es nezināšu teikt, ka sociālajā zinātnē šis digitālais elements ir ilgstoši jau bijis klātesošāks. Attiecībā savukārt par programmu, tas, protams, ir iespējams, bet viena lieta, ko mēs arī izdarām ar valsts pētījumu programmu, mēs veicinām attīstību tieši kaut kādā rāmī. Līdz ar to šī ir mums bijusi iespēja attīstīt tieši uz humanitārām zinātnēm vērstu. Ja mēs tur paplašinātu šo tvērumu, tad arī programmai būtu jāaug, tā izmērā, lai nav tā, ka ir viena maza programma, kur sedz daudz vajadzību. Un tas ir varbūt tas mūsu, arī par ko mēs domājam, kā politikas veidotāji, tas līdzsvars. Vispārīgi, jā, bet tad tai programmai būtu mazliet jāmainās, jāaug lielākai. Bet es domāju, ka tas, kas ir apsveicami, ir, ka tā kopiena veidojas plašāk par nozari vai, pat par zinātņu nozaru grupu, jo tiešām tas, ko tu teici par sadarbību ar valodniekiem, patiesībā mēs jau gribam, lai aizvien vairāk sadarbojas. Un vēl viena lieta, ko valsts pētījuma programmas dara, ir tās veicina ar to programmas, tā teikt, burkānu, ka tās institūcijas nāk kopā un apvienojas kaut kādos projektos, jo mēs esam pārāk mazi, lai mēs varētu atļauties strādāt katrs savā stūrī atsevišķi. Jā, es šeit iekomentēšu par to sociālo humanitāro jomu atšķirību. Es sākotnēji dzīvē studēju filozofiju, un es atceros, ka es nomācījos 4 gadus filozofijas vēstures fakultātē. Es nekad nesatiku vēsturnieks, mums nebija nekā kopīga. Man likās tas arī normāli. Un tagad studējot Helsinkos digitālās humanitāras zinātnes, es sākumā biju šokēts par to, ka mums ir kopīgs seminārs, kur ir dažādi humanitāro jomu pārstāvji. Un es jutos šokēts divos veidos. Man liekas, es neesmu kompetents vērtēt vēsturnieku pētījumus, un reizē man nebūs interesanti tas, ko viņi stāstā. Es vēsturnieks tā kā piemērs, bet plašāk. Un es konstatēju, ka par šiem 3 gadiem es vienkārši esmu mainījies kā cilvēks. Es nezinu, vai ir noticis tas pozitīvais piemērs, kas tas kļūst starpdisciplinārs. Jo man to liekas, ir kaut kāds risks, ka man tomēr ir tā specializācija vienā nozarē. Un es ar ļoti lielu piesardzību izmantoju avotus no citām, tieši tāpēc, ka man šķiet, ka es neesmu īsti kompetents saprast šī avota kontekstu. Bet jā, tāpēc, man šķiet, ka tā pārējā starp humanitārām zinātnēm, un tad ir kultūras antropoloģija, un tad ir sociāla antropoloģija, un tad ir socioloģija, un tad ir politoloģija. Un tur nav kaut kāds tāds nogriezums. Tas ir tā ļoti plūstoši, un skaties arī uz to metāžu pielietojumu, ka patiesībā, jo tā ir kaut kāda parasti valodiska materiāla pētniecība, lai gan tie var būt arī audio un attēli, un ka tās metodas ir diezgan līdzīgas. Tas, ko es esmu ievērojis, lielā mērā tas ir atkarīgs no tā, vai ir tie cilvēki, kurus tas aizrauj. Jo, man liekas, Helsinkos tur ļoti spēcīgs ir šis akcents uz vēsturi.
Kamēr Latvijā es redzu, ka literatūra zinātne, folkloristika ir tā kā centrā, un no tā tagad aug un parādās citas lietas. Patiesībā tas kaut kā ļoti saistīts ar tiem cilvēkiem, kas ir, un iespējams, ka Latvijā šajā sociālā zinātnēs viņi tā kā neredz, ka tas digitālais būtu tik aktuāls, ja vienkārši nav cilvēku, kur tas aizrauj, vai arī mēs nezinām. Es varu teikt tā, ka tā sociālo zinātņu kopiena noteikti arī aktivizēs aizvien vairāk, un mums tagad ir bijušas sarunas arī ar Rīgas Stradiņu universitāti, kurus interesē. Tāpat kā šis Dārija tīkls humanitārām zinātnēm, ir CESTA tīkls, kas ir vairāk sociālajām zinātnēm. Var sakot, šādi interesi tiešām ir. Viņa aug, bet, kā tu saki, jā, viss sākas no kaut kāda kodoliņa ar cilvēkiem, kas neizbēgami būs vienā nozarē. Viņi nebūs izkaisīti pa visām nozarēm, jo tikai tā var būt tā kritiskā masa, kas mazliet tā kā attīsta to lietu uz priekšu. Ja viņi būtu pa vienam pētniekam katrā zinātņu nozarē, varbūt nemaz neizveidotos tāds zinulis ap digitālām humanitārām zinātnēm, kāds var izveidoties, jo tieši ap folkloristiku, ap literatūru zinātnī šie cilvēki ir koncentrējušies. Un, tā cilvēku koncentrācija ap kaut ko jau liecina, ka tur ir zinkāre. Ka tas nav tikai par projektiem, bet ka tur ir patiesa izpēte. Jā, man digitālais vienkārši fascinē un aizraujas. Kad es runāju ar kolēģiem, es jūtu, ka viņi dažreiz, tie, kas vēl nav digitāli, viņi skatās ar aizdomām un domā, ka es to daru, tāpēc, ka tur vienkārši ir finansējums. Bet man kaut kādā veidā tas aizrauja. Man liekas, protams, tas ir tā kā vissvētīgākais veids, ja tu vari darīt to, kas tevi interesē, un tev paveicās, ka tas ir aktuāls. Un es tāpēc arī, teiksim, pirms gadiem 10 mēs nebūtu zinājuši, ka valodu tehnoloģijas būs tik aktuāls, un tagad izrādās, ka viņas ir priekšgalā šeit cīņai, kad mēs dabūsim mākslīgo intelektu. Un tāpēc es tev gribēju pajautāt arī šajā perspektīvā. Es nezinu, cik daudz tas ir arī saistīts ar to, ar valodu tehnoloģiju institīvu. Tā arī ir valsts pētījuma programma. Tā nav valsts pētījuma programma, tā ir no atvesļināšanās noturības mehānisma, kas ir pēc Covid pandēmijas sākuma bija šī lielā Eiropas Savienības līmeņa ieguldījuma pakete dažādās jomās, un viena no jomām, kur mēs to veltījām zinātnē, bija augsta līmeņa digitālās prasmes, kur ir 3 lieli projekti. Viens valodu tehnoloģijās, viens kvantu skaitļošanā un viens augstas veiktspējas skaitļošanā. Un tā doma ir tāda, ka tiek sagatavoti jauni kursi, arī pasniedzēji tiek rezultātā sagatavoti valodu un kvantu gadījumā arī zinātne, un jauno speciālistu sagatavošanai šajās jomās, jo runājot par augstu līmeņu digitālajām prasmēm, tie ir tātad būtu speciālisti, kas ir, kuru prasmes ir tieši ar rīkiem šajās specifiskajās nozarēs, un kā tu tikko teici, valodu tehnoloģijas ir ļoti aktuāls, līdz ar to es teiktu, ka šī bija pareizā izvēle. Arī kvantu tehnoloģijas visu laiku kaut kur tomēr pa tiem zinātnes ziņu virsrakstiem lodā. Un tās ir jomas, kurās arī Latvijai ir tiešām esošas spējas. Tas atšķiras no valsts pētījuma programmas ar to, ka šeit uzsvers ir vairāk uz to speciālistu sagatavošanu, un mums nav tik skaidri uzstrādījumi pētniecībā, teiksim, ko mēs sagaidām pretī. Ja valsts pētījuma programmās ir nodefinētas ļoti specifiskas tēmas, tad šajā gadījumā tiešām uzsvers ir vairāk uz tiem lielajiem blokiem. Un tieši par augstu līmeņa digitālām prasmēm, tur varbūt tas ir tāds, ir digikomp līmeņi, kas apraksta šos prasmju līmeņus. Ja mēs runājam par 1, 2, 3, 4 līmeni, tās vēl ir digitālās pamatprasmes, kur arī, kas ir vairāk izglītības politikā, un šīs augstā līmeņa prasmes, kas ir 5, 6 un 7, 8 līmeņi, tās ir specifiskas darbam ar specifiskām tehnoloģijām. Un starp citu, valodu tehnoloģiju iniciatīvas sakarā mēs varam teikt, ka tur arī tiek sagatavoti darbam ar mākslīgā intelekta tehnoloģijām, jo valodu tehnoloģijas vistiešākajā veidā ir, mākslīgā intelekta tehnoloģijas vistiešākajā veidā ir valodu tehnoloģijas, precīzāk, tās, kas ir ģeneratīvās. Tas, ko mēs skatāmies arī nākamajā letonikā, ir kā, lai mēs rūpējamies par to, lai mēs varam attīstīt arī šos ne jau no nulles, bet kaut kādu lietojumu lielo valodu modeli mūsu lietošanai latviski. Skaidrs, ka arī esošie tirgus risinājumi runā latviski, bet drīzāk tas ir varbūt pētniecības kontekstā līdzsvarā starp, teiksim, korpusu attīstību un citu risinājumu attīstību, jo mums ir ļoti spēcīgi bijuši tieši šī lingvistisko korpusu attīstība, un jautājums ir, kā mēs uz to skatāmies jaunajā šī mākslīgā intelekta attīstības prizmā, vai tas ir kaut kas, ko attīstīt tālāk, vai varbūt mums ir jāskatās arī uz esošu modeļu pielāgošanu un tādām lietām. Bet, protams, es to visu saprotu tikai no šāda attālināta skatījuma. Es neesmu pats valodu tehnoloģiju pētnieks,
Un varbūt tā arī ir tāda, atsaucoties uz tavu pieredzi Somijā, ka, protams, mēs nevaram zināt katras zinātņu apakšnozars līmenī, visas nianses, bet tas, kas mums ir drīzāk jāsaprot, ir lielais ietvers, vai šādi strādā šī zinātņu nozara kopumā, vai cik daudz speciālistu ir, piemēram, šajā augsta līmeņa digitālo prasmu programmā tiek prasīts valodu tehnoloģiju iniciatīvā sagatavot 820 speciālistus, kvantu tehnoloģiju iniciatīvā 180. Tāpēc, ka šo cilvēku, kas specializē šajā jomā, jau ir mazāk. Tas nebūtu realistiski visos 3 projektos, tā teikt, uzlikt vienāds rādītājus pilnībā visur, jo viņi ir atšķirīgas. Un mums ir jābūt pietiekami manīgiem, lai šīs atšķirības arī novērtētu un spētu pret tām plānot. Jā, tu pieminēji vairākas ļoti interesantas lietas. Un, teiksim, runājot par tiem skaitļiem, cik speciālisti jāsagatavo, es vispār, man ir ļoti augstas prasības, bet es būtu priecīgs arī par 30 patiešām augstā līmeņa valodu tehnoloģiju speciālistiem, kas Latvijā nāk klāt. Ja tur var dabūt 800, tas ir tikai lieliski. Tas, ko es tev gribēju jautāt, un es arī pats par to aizdomājos. Mēs vasarā ar Nacionālo biblioteku rīkojam kopā šīs digitālo humanitāro zinātņu vasaras skolas, un mēs vienmēr domājam, kādas prasmes un kādā līmenī tēmēt. Un mums šķiet, ka mēs tēmējam vairs ne uz to pirmo līmeni, uz kaut ko mazliet tālāk, kur ir programmēšana. Un es tomēr neteiktu, ka tas ir pats augstākais. Pilnīgi noteikti, ka virs programmēšanas ir tiešām datu speciālisti, un tad tur ir tādi, kas specializējas noteiktās jomās. Bet tas, ko es dažkārt piefiksēju, ka ir šausmīgi grūti novērtēt, kāds ir tas vidējais digitālo prasmu līmenis, vai kāds ir digitālo prasmu līmenis tam sarunbiedram. Man šķiet pašprotam, ka es lietoju internetu, ka es lietoju Microsoft Word, ka es lietoju Excel. Man tā kā šķiet, tagad par to mums nav jārunā, bet īstenībā es pieņemu, ka ir humanitārā zinātnēs cilvēki pētnieki, kas spēj sekmīgi strādāt, nelietojot Excel un kaut ko tādu. Un man šķiet, ka tās ir tagad salīdzinoši zemes prasmes. Tas nav viegli, bet tas ir tā kā pamata lieta, kas visiem jāzina. Un tāpēc es arī šo jautājumu tev gribēju uzdot, jo ārkārtīgi interesanti, teiksim, ko sauc par digitālām prasmēm, ko sauc par vidējām, ko sauc par augstām. Jo pat pēc 2 gadu šo valodu tehnoloģiju, tā skaitā studijām Helsinkos, man saprot, es nekādā gadījumā neesmu augsta līmeņa speciālists valodu tehnoloģijās. Es varu izstāstīt, kas strādā un kas nestrādā, bet es nevaru ieviest jaunus rīkus. Un man liekas, tas arī ir tāds izaicinājums ar šo lielo programmu, kā nokalibrēt, kāds ir mērķis, vai drīzāk kā spēt novākt augļus tajās vietās, kur viņi ir iespējami, un reizē parādīt to kā sasniegumu. Kāds tas ir? Jā, šeit ir varbūt 2 dažādas lietas, jo, ja mēs runājam par jaunu speciālistu sagatavošanu, mēs būtībā runājam par tiem, kas tagad ir studenti, tie, kas būs nākotnes zinātnieki, teiksim, rītdienas zinātnieki vai arī speciālisti, kas jau ir nozarē. Ja mēs runājam par esošu pētnieku prasmēm, tad, protams, ja cilvēkam jau ir, teiksim, kaut kāda esošas metodas un darba formas, tad iespējams ir grūtāk tās mainīt. Tāpēc arī varbūt mūsu uzsvars šajā gadījumā, vai ir vieglāk atbildēt uz jautājumu, ja runa par jauniem speciālistiem, jo tajā gadījumā šie kursi ir bakalaura, maģistra, doktora līmenī. Mēs varam zināt, tātad cilvēks, kurš ir valodu tehnoloģijās doktora grādu pabeidzis, tad viņš ir ieguldījis tajā darbu un arī izgājis cauri šiem dažādiem, teiksim tā, apmācības līmeņiem. Protams, ka mēs nevaram pēc diploma pateikt, kādas ir cilvēka prasmes katrā, teiksim, programmā vai rīkā, bet tas mums dod pietiekami labu priekšstatu, lai mēs pateiktu, ka tās ir vismaz virs šīm digitālajām pamatprasmēm, jo cilvēks ir tātad spējīgs pētniecībā, patstāvīgi izmantot nozarei raksturīgus rīkus. Es tev gribēju jautāt vēl tādu lietu, bet nezinu, vai tas attiecas uz IZM atbildības jomu, bet man šķiet, ka kādā ideālā pasaulē būtu skaisti, ka šie kursi būtu pieejami ne tikai tiem, kas ir studenti, bet plašāk sabiedrībai. Jo skatoties to realitāti, teiksim, maģistratūrā ir liela daļa cilvēku, kas strādā, un, teiksim, kaut kāds fleksibls veids, kā piekļūt tiem kursiem, būtu liels, ka varbūt cilvēkam nav nepieciešams stāties universitātē, lai saprastu, teiksim, ka tas viņam dara. Bet es reizē, protams, saprotu, ka no universitātes viedokļā viņiem ir noteikts ietvers, un viņi pirmkārt orientējas uz studentiem, bet varbūt esat par to arī domājuši. Patiesībā sakot, mēs par to domājam, sevišķi arī šo 3 projektu ietvarā, un tas ir pieejams ne tikai studentiem, bet no tādas, teiksim, tā laika un uzbūves viedokļa tas tik un tā ir studiju kurs.
Līdz ar to viņu savienošana ar ikdienu tik un tā ir varbūt izaicinājums, bet cik man ir zināms, šie kursi nav pieejami tikai studējošajiem, viņi arī ir pieejami, tā teikt, profesionāļiem no malas. Un tas arī ir vēl viens iemesls, kāpēc mēs runājam par sagatavotiem speciālistiem. Tas varbūt ir vairāk aktuāli tieši augstas veiktspējas skaitļošanas projektam, kur arī tas speciālistu skaits sagatavojamies ir vislielākais. Bet jā, tas ir kaut kas, par ko mēs domājam. Un vēl viens solis, kas tādā vidējā termiņā tur būtu svarīgs, ir mikrokvalifikācijas. Respektīvi, kā mēs vispār šo piekļuvi augstākai izglītībai padaram fleksiblāku. Tas ir varbūt kaut kas, par ko es nezināšu tik daudz stāstīt, un tas arī ir mazliet tālākā nākotnē. Tas nav tepat aiz stūra mikrokvalifikācijas, bet tas ir kaut kas, pie kā mēs arī strādājam, lai padarītu to procesu kopumā pieejamu. Var iztulkot cilvēkiem, kas nezina, kas ir mikrokvalifikācija. Kā es to saprotu, mikrokvalifikācija ir iespēja apgūt kursu vai kādu, teiksim, papildus izglītības elementu, neejot cauri veselam maģistra grādam, teiksim, tā veselai papildus izglītības programmai. Tā ir iespēja apgūt pa gabaliem. Atsevišķām vienībām, un kur, protams, nāk klāt dažādi izaicinājumi gan par to, kā to pareizi certificēt, kāda līmeņa, teiksim, ko tas nozīmē šī kvalifikācija, kāda veida kvalifikācija tā ir, kā mēs varam nodrošināt, lai tiem cilvēkiem ir nepieciešamās priekšzināšanas un tā tālāk. Katram šādam jautājumam aiz viņa slēpjas vēl vismaz 10, ja ne vairāk, dažādi interesanti jautājumi. Mums kā politikas veidotājiem. Tas ir aizraujoši. Es gribēju jau tuvoties sarunas noslēgumam tev pajautāt no tā, ko tu zini, gan profesionāli, gan no personīgās pieredzes. Ko tu teiktu jaunam cilvēkam, kas vai nu jau ir humanitārajās sociālās zinātnēs studē vai plāno tur iet, un varbūt kaut kādā saistībā, šim digitālam humanitāram zinātnēm, bet vispār, kāds ir tas ceļš, ko izvēlēties vai ko noteikti šobrīd nedarīt, vai saprot, tas ir liels jautājums, vai atbildības, bet vairāk no tavas personīgās pieredzes. No manas pieredzes, un jāsaka, es to saku ne kā pētnieks, jo es nevaru sevi saukt īsti par pētnieku. Noteikti ir jāizmanto iespējas iesaistīties esošo zinātniskos projektos institūcijā un jāmeklē ir tie cilvēki vai varbūt kopienas, vai, ja ir iespējams, arī kaut kādas skoliņas, es domāju, vasaras skolas vai kaut kādas īpašas seminārus, kur šo aktivitāti var atrast. Tur, kur notiek rosība, kaut kādā ziņā meklēt un iesaistīties pēc iespējas agri. Papildus tam, es domāju, arī, ja ir iespēja doties apmaiņas programmā, sevišķi vēl bakalaura laikā, tas arī ir apsveicami. Un kāpēc tā? Tāpēc, ka pirmkārt, kā jau es teicu, valsts pētījuma programmās mums ir nosacījums, ka ir jāiesaist studējošie, tātad šīs iesaistas iespējas noteikti pastāv. Tās ir jāizmanto. Un arī tāpēc, ka šis iesaistoties agrāk, cilvēks pats var saprast, vai šis ir īstais ceļš vai nav, bet arī atrast to savu kopienu. Es domāju, ka pētniecībā mēs varētu biežāk runāt par kopienu un to, kur tu sevi atrodi. Vai mani pētniecības jautājumi ir tādi, kurus es pats zinu, kā attīstīt vēl pēc gada, vai man viņi būs interesanti, vai ir kāds, kurš man var palīdzēt viņus attīstīt, vai es esmu viens, tā teikt, jūrā. Un tās ir visas tās lietas, kuras var iztaustīt tikai iesaistoties, un tas nepaliek vieglāk pēc tam, es domāju. Paldies tev. Bet tu gribi vēl kaut ko būtisku mums pateikt? Jā, tu man nepavaicāji, bet mēs bijām par to sarakstījušies, kā es nokļuvu ministrijā un kāpēc man tas ir interesanti. Un man liekas, ka es nokļuvu, kas vispār ir mans sociālā zinātņu, humanitāro zinātņu fonds. Es izmācījos sociālo antropoloģijas bakalauru, kurā es bakalaura darba rakstīšanas laikā, gatavojoties tam, sapratu, ka es gribu pētīt pētniekus. Un man bija iespēja Rīgas Tehniskās Universitātes organiskās ķīmijas laboratorijā pie Mārta Turka skatīties, kā ķīmijas studenti kļūst par laborantiem, kā viņi kļūst par laboratorijas prakses komunas daļu. Un tas mani aizveda līdz maģistram zinātnes un tehnoloģijas studijās, kas būtībā ir, humanitārajā zinātnēs mēs pētam cilvēku. Zinātne ir tikai viena no lietām, ar kur cilvēks nodarbojas, kā jebkura cita lieta. Un tās arī ir organizācijas struktūras. Man tas liekas konceptuāli aizraujoši no zināšanu tādas teorijas viedokļa varbūt. Tas ir, kā es tur nokļuvu. Es atgriezos mājās no ārzemes studijām un sāku meklēt. Tas meklēšanas process prasīja kādu pusgadu, kura laikā es lēnā garā sapratu, ka ir šādas pozīcijas, šāda vienība IZM. Un tieši tas cilvēks, kurš bija sociālo humanitāro zinātņu eksperts, tajā brīdī devās uz citu darbu Briselē. Man sanāca tāda veiksmīga rokāde, kā es nokļuvu ministrijā. Un kas sasaistījās arī ar maniem jautājumiem. Bet tas aizraujošais, manuprāt, ir tas, ka mēs
dabūjam iknedēļas līmenī redzēt, ko tiešām tie spožākie prāti Latvijā nodarbojas, kā mēs viņus varam labāk atbalstīt. Tas saturiski ir tiešām ļoti, ļoti interesanti. Un, protams, ka mēs vienmēr gribam izdarīt vairāk, bet strādājot ministrijā, tu esi ļoti tuvu tiem jautājumiem. Man liekas, ka tas ir tādā ziņā ļoti saturiski apliecinošs darbs. Es domāju, ka mēs vienmēr gribam izdarīt vēl, bet kas var būt labāks, kā redzēt, ko dara zinātnieki. Tas ir tas, ko es noteikti gribēju to pateikt, jo tas ir diezgan apliecinoši. Jā, paldies tev. Tas arī ir iedvesmojoši par to, ka IZM var gūt šādas emocijas. Jo man likās būtiski par to parunāt, jo dažkārt runāt ar ministriju tā vai valdību tā, un mums ir dzīves cilvēks, kurš strādā zinātnes un pētnieku labā un mīl savu darbu. Paldies tev par sarunu. Paldies, Arun.